Un tā esam ieradušies pie Kužņicas ieejas, lai šodien ietu no Kužņicas ieejas uz Halaga Seņovica sākumā. Un iesim tur iekšā. Labi. Un te ir ieeja. Visi dzīvi? Jā! Nē! Pilna enerģijas. Let's go! Apstājamies visi kopā uzstāj. Tā esam iesākuši iet uz Halaga Seņovicu. Pagaidām tāds foršs patīkams kāpums. Šodien atšķirībā pret vakardienu uzvilku citus apavus. Vakar bija, kur bijām Carni stāv pod risami, bija apavi ar cieto zoli. Šodien uzvilku ar mīksto zoli. Redzēs, kā būs. Šeit mums parvarās ļoti burvīgi, kolosāli skati uz kalniem, mežiņš. Nopietni, es te knap var paiet augšā, viņi tik vien. Protams, skaisti ainavskie skati turpinās. Un mums tik ceļš uz priekšu ejams. Šitien mēs esam tikuši tādā foršā kāpienā. Ceļš visu laiku iet uz augšu pa akmeņiem. Bet principā ejās viegli samērā. Labi, ka akmeņi neslīd. Normālais kāpiens turpinās. Bet ir ok. Sākam kāpt augšā. Noieti pa trasi 2 kilometri. Jā. Kā mēs turpinam kāpt augšā. Te jau es teiktu samērā nopietnas. Kāpums ir uz augšu. Bet neko. Cīnamies. Nepadodamies, ejam tik uz priekšu. Nē, tu, Evelīna, nepadevies. Tu labi cīnies. Kur šitas mazais ķipars cīnās. Turpinam iet uz priekšu, tik uz priekšu. Ir jau pievarēti 300 kāpuma metri. Esam laikam uzkāpuši kādā pusceļā. Pavarās pasakaini skati uz visu apkārtīnu. Jā. Atliek vien tikai iet, cīnīties pašam ar sevi. Jāiet kaut kur tur tagad. Kur mazā stiprā meitene cīnās, nepadodās. Es zinu, ka viņa pievarēs to kalnu. Paiet uz priekšu, te jau tā, ka ir vienkārši pasaka. It kā drusku kāpiens augšā, brīžiem lejā. Līdz galamērķim bija zīme pusstunda. Tur it kā ir kafejnīca. Tiksim ieturēta maltīta. Bet smagākais kāpiens izskatās, ka laikam ir pievarēts.
Un sākās gājiens beidzot lejā pa šitiem pasakainiem skatiem. Bet mēs vēl noteiktajā galamērķī neesam nonākuši. Pat nemaz nezinu, kas ir labāk, iet augšā vai iet lejā. Iet lejā visu laiku baigi jāspiež uz bremzēm. Bet es arī izmantoju nūjas. Un esam ļoti tuvu finišam jau. Mājiņas redzās. Un pavarās burvīgs skats uz kalniem. Jau uz augšu. Te var redzēt arī takas. Nezinu, mēs šeit varēs redzēt, bet var redzēt takas, kuras iet augšā uz kalniem. Te ir ko staigāt un ko staigāt. Paiet uz priekšu, te jau taka ir vienkārši pasaka. It kā drusku kāpiens augšā, brīžiem lejā. Līdz galamērķim bija zīme pusstunda. Tur it kā ir kafejnīca. Tiksim ieturēta maltīta. Bet smagākais kāpiens izskatās, ka laikam ir pievarēts. Un sākās gājiens beidzot lejā pa šitiem pasakainiem skatiem. Bet mēs vēl noteiktajā galamērķī neesam nonākuši. Pat nemaz nezinu, kas ir labāk, iet augšā vai iet lejā. Iet lejā visu laiku baigi jāspiež uz bremzēm. Bet es arī izmantoju nūjas. Un esam ļoti tuvu finišam jau. Mājiņas redzās. Un pavarās burvīgs skats uz kalniem. Jau uz augšu. Te var redzēt arī takas. Nezinu, mēs šeit varēs redzēt, bet var redzēt takas, kuras iet augšā uz kalniem. Te ir ko staigāt un ko staigāt. Esam nonākuši līdz ceļa krustošanās vietai un griezīsimies tagad pa labi. Jo uznācām mēs te augšā no kreisās puses, bet mēs iesim tur pa labi. Un burvīgais skats uz Zakupani. Sākām iet no turienes. Un izskatās, ka laikam lejā iesim par nelielu kori. Un reku tur lejā ir tāda balta taka. Nezinu, var redzēt, nevar redzēt. Pa turien mēs nācām šeit augšā. Jā, Evelīna saka, ka viena tante gandrīz lejā nokrita. Gan brīžiem jābūt uzmanīgiem, šur tur slīd. Jā, kas pa skatiem. Atliek tik vien staigāt. Man liekas, ka šoreiz būs čil. Man liekas, ka tajā es nenomiru. Kas būs? Man liekas, ka es šoreiz nenomiru šajā tajā. Un vienu dienu neesmu nomirusi. Beidzot izgājām no saules ārā, iegājām meža posmā. Jācer, ka būs kādu laiku ēna. Tu saulē drusku cepina. Evelīna ar Martu visus sveicina. Starp kokiem tik burvīgs skats paverās. Gājām vienu brīdi Gevantu varēja redzēt, bet tagad īsti orientieris pazuda, kurš tas ir. Tas slīkumiņš. Tur pa labi. Bērni drusku pa priekšu aizgāja. O, jau esam tuvu lejai.